10 latvieši un 7 jaunieši no Itālijas nedēļas laikā projekta ietvaros jaunatņu darbībām iepazīst viens otru kultūru un veido kopīgu filmu par dzimuma līdztiesību. Itāļu jaunieši uz Latviju atbraukuši kā daudznacionāla grupa, proti Itāļiem pievienojušies arī poļu un lietuvieši, kuri šobrīd mācās Itālijā. Programmas pamatdoma ir, ka starpkultūru sadarbība un jaunu prasmju apguve, kā arī neformālā izglītība, lai mēs jaunieši saprastu, ka var mācīties ne tikai skolā, sēžot uz vietas skolā ar skolotāju priekšgalā. Projekta laikā tiek veidota filma, kuru uzņem paši jaunieši, lai pēc tam to prezentētu citu skolas skolēniem un stāstītu arī par šī projekta iespējām. Mēs arī ar šo projektiņu gribam tiešām iet pie jauniešiem un teikt, ka ir iespēja pašiem rakstīt, jo dažkārt ir tā, ka informācija aizplūst kaut kur. Un tad ir jābūt kādam varbūt posmiņam trūkstošiem, kurš savieno šo informāciju ar jauniešiem, un tad viss notiekās, jo jaunieši ir fantastiski. Jaunieši dzimuma līdztiesību ataino ar dažādām stereotipiskām ainām, pierādot, ka tās neatbilst patiesībai. Proti sievietes nespēj saremontēt automašīnu, vīrieši nevar būt iejūtīgi un citas. Tas viss tiek parādīts komiskā veidā. Es domāju, ka jaunieši nepārāk vēlas, lai viņi tiktu pamācīti, pamācību pietiek mājās un skolā, bet mēs tieši uz to komisko, lai interesanti būtu skatīties. Latviešu jaunieši dienā kontaktējoties ar itāļiem atzīst, ka atšķirības ir ļoti spilgtas. Itāļi ir ļoti mierīgi un viņi nemaz nesteidzās. Mēs tā nobrīnījos, jo Latvijā mēs skrienam visu laiku. Un itāļi prot baudīt dzīvi mierīgi lēnām. Mēs latvieši to neprotam. Šie jaunieši arī turpmāk centīsies iesaistīties dažādos projektos, lai izmantotu iespējas, ko dod iestāšanās Eiropas Savienībā.